kad es izgāju savu pirmo organismu attīrīšanu, savu pirmo detoksu, man bija vienkārši tādas rozā brilles. Man liekas, visi pasaules noslēpumi ir manās rokās. Bet man ir brīnumainā atslēdziņa, jo man baigi forši pievilkās augums, es zaudēju svaru. Lieko, vispār viss uzlabojās. Man pazuda celulīts, man grēmošanas sistēma aizgāja. Reāli viss. Es tik labi jutos, un man liekas, viss. Es varu tagad darīt jebko, es varu ēst, ko gribu, tāpēc, ka es zinu, kā dabūt nost, kā labi justies, kā iegūt enerģiju. Tā kā vienkārši silti dzīvo ar tām rozā brillēm, un viss bija ļoti labi. Bet tad es sapratu, jo vairāk es turpināju mācīties par šo visu, jo vairāk man rozā brīļu periods beidzās. Un es sapratu, ka tajā pirmajā brīdī man likās, ka vairs nekas nav vajadzīgs. Man ir detoks, es 2 reizes gadā izējušu organismu attīrīšanu un viss, esmu pilnībā restartējusies no visa un vienkārši fantastiski. Bet sapratu, ka viss ir tik ļoti saistīts, ka sistēmiskā pieeja nav tikai par šo organismu attīrīšanu. Tas ir arī par kustībām, runa par pārspīlētu sportu, tas ir par veselīgām kustībām, tas ir par uzturu. Es sapratu, ka es varu savu augumu savākt ar šo detoksu. Es varu brīvoties no visa liekā, es varu ļoti labi justies, bet muskuļi ir jātrenē jebkurā gadījumā. Tas ir tas, ko es esmu pielikusi šogad klāt. Nenākas viegli. Es piesakos uz nodarbiem un es ļoti labprāt atteiktos, neietu, bet kas jādara. Gribam dzīvot ilgi un laimīgi, bišķiņā piepūlās.